Nu, tas tā radies sākumā, ka vienkārši piezīmes uz kaut kādas grāmatas malas. Nu, lasot kaut ko tādu pēkšņi, jā, un, protams, arī dzīvojot kaut kādā totalitārā valstī, kur tribīnē bija milzīga nozīme, jo no tās tribīnes bija pateikts vispār šaušalīgas lietas un visādas pavēles un daudz kas slikts. Un viss tā propaganda, tāda padomām, tā viss bija tāda balstīta, nu, tā viņas, kas saka, tāda ierocis bija tribīna. Un kaut kā es skatījos, ka neviens tad daudz īpaši nebija viņai pievērsies, izņemot 2 pilsoņi, viens tāds Lisicks, kur apzīmē kā krievu mākslinieku, un viens latvietis, Gustavs Kluts, ko arī apzīmē kā krievu mākslinieku. Nu jā, un tad es tā sāku zīmēt, konstatēju, ka es esmu tā kā it kā trešais tajā bariņā un nācis šitē. Un vienkārši zīmēju, sākumā vienkārši tāpat. Un tā radās, kā bija 1, 2, 3, 4, un uz priekšu, un pēc tam kaut kad es to papīru pacēlu un skatos, ka, teiksim, kaut kādu numurs, tur, es nezinu, 6 nav interesanti. Un tad es tur izvēlējos tās labākās un vienkārši sāku viņas zīmēt tā nopietnāk, it kā, lai tā paliek uz nākamām paudzēm.